Sveicināti apē 95. apes jubilejā. Dosimies nelielā izbraucienā pa apes ieliņām kopā ar šoferīti Aināru un mani. Esmu Astra un būšu jūsu gide šajā braucienā. Apīte šodien svin svētkus, kā jau katru gadu, aizvien košāk, katru reizi savādāk, un dodamies ceļā pa Avotu ielu. Tā ir mūsu tirgus iela jau diezgan daudzus gadus, gan pavasarī, maijā, gan arī septembra beigās pārvēršas par milzīgiem pierobežas gada tirgiem. Ap 300 tirgotāju un 6 līdz 7 tūkstoši apmeklētāju sabrauc. Gan no Latvijas, gan arī no visas Dienvidu Igaunijas. Tas ir apbrīnojami, kas te vispār notiek. Pilsētiņā, kurai ir 900 iedzīvotāju, tajā brīdī pārvēršas par īstu skudru pūzni. Avotu iela, kur jūs droši vien jau pastaigājāties un mūsu tirgotāju amatnieku varējāt iegādāties. Tāpēc bija pavisam dubļaina un avotaina nevelti tāds nosaukums. Esot kolhoza laikos ceļa grambās pat vēruši zāģu skaidrs, lai varētu izbraukt. Tā kā gana interesanti fakti ir atrasti pētot Avotu ielu, jo arī par šo ielu kādreiz bija pilsētas svētki. Visdažādāko materiālu ēkas, gan skaistas, sakoptas, mūsdienīgas, gan no seniem ķieģeļiem būvētas, gan arī dažādi kolekcionāri ir dzīvojuši, kas ir vākuši visu, kas tikai ir bijis savācams. Bet
tāda jau tā dzīvīta raiba ir, un arī Apres cilvēki ir tādi paši kā visur, kur citur ar savām īpatnībām, ar saviem talantiem, un ļoti daudz radošu cilvēku. Un labi, estrāde aiz parka kokiem, projekta ietvaros ceram pie jauniem soliem tik bērnu dārs kreisā pusē ar apmēram 80 bērniem. Un tā vēl visus īsti nevar uzņemt, bērnu apē ir daudz. Vaidavas kausam veltītais vides objekts atgriezīsies. Šeit oktobrī ir pašlaik uz nedēļu nostiprināšanu garāžā nolikt. Mākslinieks pie tā strādā, tā kā neskumstiet, interesantie motocikli atgriezīsies. Dāvja Ozoliņa vārdā nosauktā Apes pamatskola ar apmēram 130 skolēniem šobrīd. Un es nedrīkstu aizmirst pieminēt, ka nākošā gadā 1. jūnijā būs skolēnu salidojums un skolotāju un audzēkņu, tā kā visi jūnijā būs gaidīti atkal Apē. Un šeit ir klāt Vaidavas upe un raganu klintis. Un raganas no savām malām jau noteikti skatās un domā, vai raut vilcieniņu iekšā upē, vai tomēr laist garām un apžēloties. Reizēm arī raganas tur mēdz parādīties. Par ko esat pamanījuši? Braucam pa Pasta ielu, tālāko galu. Iela ir viena no garākajām un senatnīgākajām Apē. Gan bruģētais posms, kas paliek centram tuvāk, gan arī šī daļa, kas ved uz Veclaicenes alūksnes pusi. Arī pa Pasta ielu bija pilsētas svētki tālajā 2008. gadā. Gar Vaidavas krastu ved dabas taka, te mēs brauksim drīzi garām, un šeit mēs arī tieši jūtam, uzbraucot kalnā, ka Vaidava ir tā kā plaukstā. Un te ir jāņem iezīša dzejolis noteikti. Man jums jānolasa, kā plaukstā starp ziedošiem mežiem un tīrumiem ar Vaidavas straumi likteņa līnijā tālu no jūras Ziemeļlatvijā snauž Ape. Vasaras saule sasilusi un ciemos gaida. Vai atbrauksi? Nu lūk, un jūs esat arī atbraukuši ciemos, vai arī paši apenieši izbraucat šajā svētku dienā, visu darbus nolikuši malā, vienu likumiņu pa Api, lai paskatītos uz to ar varbūt tādu savādāku skatījumu. Ja mēs braucam pa Apes ielām, katru gadu kāda iela iegūst vai no asfaltu vai citu cietāku segumu. Dažas ielas ir arī smilšainas, un Apes ieliņas ir atspoguļotas arī mūsu dzīvnieka Edvīna Jansona rindās, kur arī dziesma ir sacerēta par Api. Nav tev parku ielu plašu, tavās ielās smiltis sama, tomēr es pie tevis nākšu, tu tik mīļa, dārga man. Nu, un arī šī ir tāda smilšaina ieliņa, kura drīzāk atgādina meža ceļu. Un labajā pusē tās priedes ir zīmīgas ar to, ka arotskolas bijušās laikā tur bija tīrumi, kur arotskolnieki mācījās vadīt traktorus, mašīnas, audzēt kartupeļus, labību, un tagad saskaitot priežu posmus var sarēķināt, cik tad gadus atpakaļ tas ir bijis. Lūk, kā daba pārņem vietas, kur cilvēks nedara neko. Bet ir cilvēki, kas atjauno pamestas mājas un dod tām jaunu elpu un atgriežas dzīvot pēc gadiem, kas ir pavadīti varbūt kaut kur ārzemēs, citur varbūt pelnot naudiņu laimi meklējot, ir prieks par visiem, kas atgriežas un kaut ko dara. Un tādā svētku reizē ir brīdis uz to atskatīties. Apei raksturīgas smiltis, un tieši tādēļ arī priedēm smiltis patīk, un šīs priežu mežu ieskautā apīte, es domāju, ka veselības ziņā nav sliktāka par pie jūras mežiem, par sanatoriju apvitiem. Arī šeit gaiss ir mums ļoti tīrs un veselīgs. Tāpat arī visi augi, kas šeit ir. Vaidavas taka tālākais gals ar peldvietu paliek no mums pa labi, un klāt ir arī Apes pilsētas kapi, kur būs kapu svētki jau rīt. Piemineklis labajā pusē tāds pelēks, tas ir brīvības cīnītājiem, kā arī piemiņas plāksnes tiem mežabrāļiem, kam nav zināma atdusas vieta. Baltais krusts liecina par vācu karavīru atdusas
vietu, jo apes vidusskolas ēkā bija hospitālis kara izskaņā. Nu, lūk, un šī kapsēta par tādu dvēseļu dārzu pārvēršas, jo katrs jau atnes šeit kādu ziediņu, un te ir tā vieta, kur mirušie aizgājēji pulcina dzīvos satikties, mudina skatīties tālāk. Tālāk pa labi redzam zvana torni, un tur lejā ir kāpnes uz acu avotu, Vaidavas dabas takas viena no elementiem, un arī vecās raganu klintis ar ļoti stāvu krauju. Ja runā par acu avotu, tad vienreiz turisti prasīja, nu, ja jums ir tāds acu avots, tad kāpēc jūs ar brillēm vēl tik daudz apē staigājat? Visiem taču apē acīm bija jābūt jau veselām. Nu, tad tas tā pa jokam, bet ziednieciskas īpašības apes avotiem ir arī avotu ielas svētku laikā bija avotu ūdens degustācija, un izrādījās, ka katram avotam ūdenim ir sava garša. Tā labi renovētā ēka tagad ir darbnīcas, bet kādreiz te apes baronam Delvigam atradās lopu kūtis. Mūsu barons nebija tik daudz uz greznību, tā daudzi citi, bet tieši saimnieciski, ne tikai dedzināja kaļķi no dolomītiem, bet arī viņam bija 100 šķirnes govju ganāmploks, no kuru piena tika ražots sirs, sviests un pat konfektes gotiņa, un eksportēti gan kaļķi, gan arī koksne un citi vietējie saražotie labumi pircējiem uz lielām pilsētām, un tieši Akselim von Delvigam esam pateicīgi par to, ka Apes pilsētā ir savs plānojums, ka ir daudz pamatā iesāktas vietas, kuras pēc tam turpina nākošās paaudzes. Kaut arī Apes mūža gājusi bojā, tur diemžēl vairs kungu māju atjaunot nebūs iespējams. Garu Vaidavas krastu ved dabas taka, redzat soliņus, dažādas aktivitāšu vietas, tur būs interesanti gan lieliem, gan maziem. Kad ir laiks, noteikti iztaigājiet šo taku, atpūtieties, uzziniet daudz jauna par dabu. Nu, lūk, un tagad arī labajā pusē paliek raganu klintis ar ērtām kāpnēm, kur viegli tagad ir nokāpt lejā un paskatīties, jo garām braucošie nevienmēr pamana šo dabas skaistumu, Apes visskaistāko vietu. Tā kreisa vieta, kur mūsu Andris ir izveidojis katrā gada laikā savus elementus, kur var papriecāties un nofotografēties, arī viņa mājiņa savulaik esot noskatīta par tornītes Pēterburgā. Viņu priedes, mūsu jaunā skola, jaunā nevar teikt, skola 39. gadā celta ar jauno piebūvi un sporta halli. Un piemineklis Elīnai Zālītei, kur gan tika savulaik nozagts, jo bija no bronzas, bet par ziedojumiem tika atkal atjaunots. Labi aiziet ceļš uz mototrasi, kur šajā vasarā 3 dienas svinējām Vaidavas kausa 50. jubileju. Iespējams arī daudzi no jums tur piedalījās. Vai nu brauca ar mopēdiem, vai varbūt skatījās, vai citādi palīdzēja notikt šīm sacensībām. Bērnu dārza atrakcijas, velotrasīte. Bērniņu apēja daudz, tā kā mēs ļoti ceram, ka apēja nākotne ir un būs. Redzam nedaudz bruģa posmu, kaltā bruģa, tātad gablāls ap 200 metru garš, tas ir diezgan unikāls pilsētdūmniecības objekts, kas tieši apē ir saglabājies un nav noklāts ar asfaltu. Braucam pa Parka ielu, kura pēc tam pārvērtīsies par Tirgus ielu. Redzam, ka šeit gan bišu stropi pagalmos stāv, kas rāda, ka apē arī bitenieki ir, dažādas košumaugu kolekcijas jau laika gaitā ir vāktas un turpinātas volot. Šo ielas posmu mēs varam saistīt ar motosportu, jo gan Ojārs Sapjums, gan Arvīts Levans ar ģimeni un Mairis turpina šīs sacensības organizēt kopā ar Sančo un citiem atbalstītājiem. Sarkanā ēka motokluba kantoris, kur šeit arī motokrosu laikos notiek liela daļa no organizatoriskā darba. Un šeit starp laukiem ir mūsu Zigzara Priedīte, kura savā 200 gadu jubilejā laikā nemaz vairāk neaug, bet tikai biezumā, kā tāda
dažo kādas Jā, skatiet, bet ir mājas, kur atjauno. Labi, ir dažas apes daudz dzīvokļu mājas, un vairāk arī nav. Pārsvarā ape ir viena stāva pilsētiņa. Ir baltā apse, arī neparasts barona laikos stādīts koks, un tieši šeit iela savu nosaukumu maina uz Parka ielu. Tālumā redzam ūdens torni, kuram arī 40 gadu jubileju šogad varētu nosvinēt, kurā ūdens gan laikam pašā sākuma tikai drusciņi ir stāvējis, un ir nostāsti par to, ka tie, kas mēģinājuši tam ūdenim pieslēgties, dažs labs ir nopludinājis visu savu dzīvokli no tā lielā spiediena. Igaunijas izglītības biedrības nams ar Igaunijas karogu plīvojošo, šobrīd muzikas skolu un sociālais dienas. Un to, ka apenieši ir ļoti sportiski, to mēs šeit redzam arī paskatoties, kā pludmales volejbola sacensības notiek. Un trenažieri ir, kur var uztrenēties labi, un BMX trasīte, kur ar velosportu var nodarboties. Arī šī Vaidavas iela, kas ir tieši uz Vaidavas upi, nesen ir ieguvusi cieto segumu, un arī šeit priecājamies par seniem pamatiem, kuri tagad ir apņēmīgas, enerģiskas ģimenītes īpašumā, tiek atjaunota, būvēta un iegūst jaunu elpu. Braucām ūdens tornim garām, kura galā turās mobilo telefonu antena. Braucam garām brāļu kapiem, kur apglabāti daudzos karos kritušie, un aiz šī pieminekļa tālumā vienai priedē ir palmas zaru veids. Šeit braucam garām Raipaļu ģimenei, kuriem esam pateicīgi par daudzām aktivitātēm un labiem darbiem pilsētiņas labā. Kasparam sveiciens, jo viņš ir arī mūsu vilcienā šodien. Gan par autoremonta darbnīcu, kas ir otrpus upes bijušajā fermā iekārtota un labu slavu, ir ieguvuši arī interneta vidē, nu pat ir pateicības vārdi, un Jauncikužu viesmīļīgā vieta, kas uzņem gan velosportistus, gan lejotājus. Un šeit ir stāvais kalns. Šeit kādreiz trenējās motosportisti, toreiz, kad viņiem bija paši konstruēti mopēdiņi. Un te ir viena no pašām pirmajām trasītēm, kur puikas rūdījās, mācījās skrūvēt savus braucamos un piedalījās pirmajās sacensībās. Pašu virpoti koka kausiņi bija balvās, un tieši Kaptiņu ģimene šeit Stulsās ielas dzīvojot palīdzēja puikām ķīlēt, un arī paši visādus interesantus metāla darbus ir sākuši apgūt un turpina arī šo līdz pat mūsdienām. Un starp citu, Juris Kaktiņš, arī viens no pūtējiem, šodien skandināja pilsētu, un par pūtējiem īpaši jāpasaka paldies, ka visos svētkos viņi mums ir klāt. Tas ir viens no pašiem vecākajiem pūtēju ansambļiem, pūtēju orķestriem vispār Latvijā. No 1860. gadiem apē skan pūtēju mūzika. Tā kā paldies viņiem par šo mūzikas mīlestību, par neatlaidību. Būsim upes ielu, atgriežušies uz stacijas ielas, pa kreisi, tātad no stacijas puses mēs šeit būtu varējuši atbraukt taisni. Gribu jums pastāstīt, pa labi atrodas puķu audzētava nosaukumu Lec Ballītē, kas piedāvā gan skaistus puķu pušķus, gan arī puķu podus, kurus noteikti redzēsiet rudens gada tirgu apē septembrī. Un vairākas ļoti rūpīgi koptas saimniecības, kuras ir vairāk kārt ieguvušas mūsu Smiltenes novada dārza pērļu nosaukumu. Jā, patiešām es nekļūdījos, tas ir Smiltenes novads, jo mēs ape esam kārtējās reformas rezultātā pievienoti Smiltenes novadam un ceram arī šajā lielajā, milzīgajā novadā nepazaudēt savu seju. Pa labi Līvu ģimenes iekoptā teritorija un arī Panīgi un citi dzīvnieciņi, kas ganās atkārtnes pļavās. Aiz muguras paliek Igaunija, tikai 2 kilometri uz Igaunijas robeža no apes, un tur ir arī slavenā Meža brāļu saimniecība. Domāju, ka daudzi no jums jau pie viņa ir paviesojušies, vai nu veikaliņā, vai uz pasākumu ar iešanu bunkurā, ar mīlestību, dzeršanu un dziedāšanu, tad viss kā pienākās. Dzirnavu iela arī ir ieguvusi jaunu
termiņu, arī pa Zirnavu ielu, savulaik bija ielas svētki. Vispār pat 6 ielas tika izstaigātas šajos svētkos un iepazītas tuvāk. Zirnavu ielas šajā galā kādreiz ir bijušas mūžas kalpu mājiņas, bet tagad varam redzēt, ka daudzās mājās ir jaunas ģimenes, kas rūpējas par puķiem, ziediem, ir apkārtni un ir apņēmības pilni šeit dzīvot. Un arī mazie bērni šeit dzīvojas, spēlējas. Tuvojas Elīnas Valītes memoriālā māja, šī pelēkā māja ar baltajiem lūdzumiem. Virši zili, virši sārti, tā kā jūra zibos zied. Pēdējie ir goda vārti, vasara, kad projām iet. Lūk, brīvbodas meitenes pasveicinājam, kā arī mājas kafēnīca šodien te bija. Stiprusu māja ar tāda sārķa Rīgstas pamatni, ko viņi paši pēc savas iniciatīvas uzstēja, lai sārķītim, kam Rīgsta bija nogāzusies, būtu atkal jaunas mājas, kur dzīvot. Komunālās ūdeņas ēka, kur ir centrs mūsu zemnieciskai daļai, floristiem, kas rūpējas par Apes pilsētu. Es ļoti ceru, ka arī šeit, kur kādreiz maizes teptuve bija ar ļoti garšīgu Apes maizīti, arī šeit būs labāki laiki. Un viena no skaistām saimniecībām labajā pusē, vai, ja nemaldos, arī dārza pērļu nosaukumu ir šogad ieguvusi. Bijusi doktorāta ēka, kurai arī daudz dažādu pārmaiņu ir bijis. Šobrīd ir darbīgas ģimenes īpašumā. Un te ir, atkal atgriežamies pilsētiņas centrā, te ir aplis, kur vienmēr katros svētkos ir skaisti mūsu floristu veidoti rotājumi. Ir laiva ar Latvijas un Igaunijas karodziņiem un karti. Un, protams, visiem prieks par to, kā te beidzot būs degvielas uzpildes stacija. Arī par to apenieši sen jau ir domājuši un sapņojuši. Zirnavu ielas sākuma daļu vācu karaspēks atklāpjoties vairākas ēkas uzspridzināja, sapostīja, bet par laimi bija viens Apes cilvēks, kam izdevās spridzinātāju brigādi piekukuļot, lai viņi to spridzināšanu pārtrauc, un daudzas ēkas tādā veidā tika izglābtas. Lūk, aiz Jašupītes šeit labajā pusē tālāk var redzēt dzelzceļa uzbērumu. Tur vairs nekursē tālītis kopš 73. gada, bet ir zaļo dzelzceļu maršruts, kas ir veicams vai nu kājām vai ar velosipēdiem, un arī jauns tiltiņš par Jašupīti ir izveidots. Tad kādreiz pastaigājiet arī uz Igaunijas pusi pa turu. Nogriežamies uz Rūpniecības ielas. Šī ir ļoti darbīga iela, tāda ziņā, ka tā saista Dolomīta karjeru un bijušās kolhoza darbnīcas ar centru, gan arī agrākos laikos. Šeit, piemēram, te Pļaviņā ir bijusi kopzāģētava, kur Apes ebrejam Paivelsonam bija liels uzņēmums ar daudziem strādniekiem. Šeit jāpiemina tas, ka visi 96 Apes ebreji tika holokausta laikā nogalināti, izņemot vienu, kam izdevās paglābties, un arī viņi ir apglabāti Apes brāļu kapos. Rūpniecības iela arī savulaik ir svinējusi svētkus, iespējams daļa no jums arī piedalījās, gan visu amatnieku mairažotāju darbiņi šeit bija apskatāmi, gan, protams, arī puķes, staldi. Lūk, šeit kreisajā pusē mūsu Baidas dārzniecība, kur gan dārziņu, gan puķu stādus brauc iegādāties cilvēki gan no Latvijas, gan arī Igaunijas. Uz Rūpniecības ielas savulaik Razmakarju 90. gados atklāja viesumāju Silaziedi šo te kreisā pusē. Un Razmai esam pateicīgi par novatpētniecības pētījumiem, par Dāvija Ozoliņa un viņa vākuma devuma celšanu gaismā, un arī par skolas vēstures mākšanu un saglabāšanu. Pilsētas svētku laikā šeit arī pagalmos tajā gadā tika aicināti cilvēki ciemos, tā skaitā arī mūsu ilgadējā Apes vadītāja Astrīda pie sevis aicināja ciemos.
Un te pa labi jau tālumā jau mežu gali rāda Igaunijas dvēsmu, ir lauki, kuri tiek apstrādāti, kurā tiek audzināti dažādi mājlopi, un tālumā arī Dolomīta karjeri. Redzam skursteni, kas ir vēl saglabājies no barona Delviga laikiem. Tur bija kaļķu dedzinātava, kur tika dedzināts dolomīts, karsēts ļoti stipri, lielā temperatūrā un sadrupināts par smalko kaļķi. Šobrīd dolomītu izmanto ceļu būvē, bet smalkāko frakciju arī augsnes kaļķošanai. Tā kā arī šo materiālu varat tur iegādāties. Brīvības iela ar skaistiem dārziem, arī padomu laikā celtās ēkas ir pārveidotas, ir ar puķu stādījumiem izrotātas. Prieks par kaktiņu māju šeit kreisajā pusē, kur metāla paleja, amats tiek pielietots gan savas mājas izdēļošanai, gan arī pasūtītājiem, ja kādam kaut ko vajag no metāla. Arī uz šīs ielas vairākās mājas pelnījušas dārza pērļu nosaukumu, vai arī mūzikas un puķu mīļotāji vairāk vai mazāk malas redzami, tik un tā ir šeit apītē nemazums. Skaitā arī Ņina Kalekaure, kura dāvina puķu stādus apī katru gadu. Un šogad par viņu arī Alūksnes un Malienas ziņās skaists raksts, kas nav vēl izlasījuši, noteikti izlasiet. Lūk, no zīme metāla darbi, tas ir aicinājums pieteikties, ja kādam ko vajag. Un lūk, no Arotvidus skolas uz centru braucam uz skolas ielu. Arī šī iela pagājušā gadā pabeidza rekonstrukciju, un te ir apiniešu ilgi gaidītais gājēju un velo celiņš paralēli ielai. Līdz ar to barona Delviga stādīto ozolu ēnā varam doties droši gar ielu, nebaidoties no lielajām mašīnām, kam jau tā šeit ir pagrūti samainīties. Apnes svētku noskaņās ir vajadzīgs liels darbs, lai varētu ar prieku svinēt svētkus, un visi jūs esat strādājuši savus, cik vien esat spējuši, un tāpēc šodien ir atpūtas diena, ir svētki, ir klāti galdi, ir koncerti. Baudiet šo dienu, lai jums abi paliek un svētki paliek labā atmiņā visam nākošajam gadam. Šeit ir Latvijas simtgades ozoliņš, tie ir robežas apceļotāju novēlējumu akmens iekarināts stabā, kuru pašūpojot, varot iespildīties arī neparastas vēlēšanās. Un galvenais jau šodien Akces amatu māja. Šis necilais šķūnis ir pārvērties par amatnieku paradīzi, un amatnieki no 9 vietām rāda jums savas amatu prasmes un māca. Tā kā prieks par visu, kas apītē notiek, un neatlaidība un prasme projektus piesaistīt šeit ir liela. Pa kreisi bērnu rotaļu laukums ar jauniem elementiem, ugunsdzēsības un glābšanas depo ar visu ātro palīdzību. Mums apē visi tātad svarīgākie dienesti ir uz vietas. Gan dopa veikala noformējumā ir izmantots vietējais dolomīts. Labajā pusē viesumāja Jaunvosi un Apes pilsētas un pagasta pārvalde, kura šeit atrodas jau diezgan ilgus gadus. Skvēriņš, kas vienmēr aicina ar saviem rotājumiem, puķiem, noformējumu un senā bruģa posmu. Un esam atgriezušies pie Bānīša stacijas, arī vilcieniņam šogad ir 120. jubileja. Vairs palicis tikai posms no Alūksnes uz Gulbeni, bet vilcieniņu labām atmiņām atcerās visi apenieši, kas šeit ir dzīvojuši agrāk un apstaigājot ap staciju. Varam apskatīt stendos arī, kā vilcieniņš izskatījās tolaik. Apmeklējiet Krodziņu, baudiet skaisto dienu, labo laiku. Lietu šodien nebūs.